Es lidoju ar vēja spārniem, es lidoju ar vēju par laukiem, es lidoju debesis zilās, lai tautam prieku nestu. Mēs lidojam ar vēja spārniem, mēs lidojam ar vēju par kalniem, lidojam debesis zilās, lidojam, 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 lido, 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 sēteli balto. Es lidoju ar vēja spārniem, es lidoju ar vēju par laukiem, es lidoju debesis zilās, lai tautam prieku nestu. Mēs lidojam ar vēja spārniem, mēs lidojam ar vēju par kalniem, lidojam debesis zilās, lidojam, 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 lido, 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 sēteli balto. Kur mēs arī būtu, mūs vieno vieta, ko sauc par Latviju. Latvija stārķu zeme. Šajā projektā piedalās 106 vēstneši no 9 pasaules valstīm. Un šodien ir pasākumam sākums, kad viņiem būs beigas, es domāju, nebūs nekad, jo mājas un stārķi tā ir mūžīga vērtība, un šim pasākumam tātad ir, es ceru, plašs lidojums. Un es lūgtu arī tās ievadvārdus, teikt Limbažu novaddomas priekšsēdētājam Dagdim Strauberkungam, ja, jo bez pašvaldības nekāds lidojums neiznāk. Jā, paldies par iespēju un uzaicinājumu būt šeit. Jā, es domāju, ka ir praktiskas lietas, ko mēs braucam, mēs viens pie otrajiem ciemos, mēs viens otru satiekam, mēs sarunājamies un tā tālāk. Mums ir kaut kādi savu sapņi, kaut kādas domas, ko mēs gribam sasniegt un tā tālāk. Un šī dienā es domāju, ka mēs šeit kopā būdam. Paldies, Jāni, ka tu ņem šo te rūpi. Arī, ka mums ir kaut kāds, tam visam kopumā ir kāds simbols. Un skatījumos stārķis, tas ir tas īstais simbols, kas vēstī ļoti daudz stārķu vārdu, mēs zinām, ārkārtīgi daudz lietas, daudz ticējumu, daudz paražu. Un stārķis varbūt ir tas īstais simbols, kas varētu būt, un kas mums ir, kas sakoplo visas šīs mūsu labās vēlmes, mūsu ieceres, mūsu idejas. Galvenais liek tās atcerēties, neļauj vilties un būt vienmēr tām dzīvām. Tā kā visiem paldies un prieks
šodien būt šeit. Paldies. Ievas Freberas kundze vārds, lūdzu. Labdien! Par vienu no 106 stārķu vēstnešiem mēs uzaicinājām arī dzejnieku un latviešu mūzikas leģendu Zviedrijā Stokholmā Pāvilu Johansonu. Viņš tik ļoti priecājās, ka būs vēstnieks. Viņš ar lielu interesi teica, ka viņš ar interesi sekos līdz projekta attīstībai, bet, diemžēl, mēs vakar saņēmām ziņu, sēru ziņu, ka viņš ir aizgājis mūžībā. Un tāpēc mēs viņu ieceļam goda vēstnieka kārtā. Taču es gribu aicināt Austri Grasi, kurš ļoti labi pazina Pāvilu Johansonu. Nāk šurpa. Tu varbūt vari pastāstīt mazliet sīkāk par to, ko viņš darīja, kā viņš darīja. Es zinu, ka viņš bija ļoti laipns, iejūtīgs, arī cik es viņu pazinu mazliet sarunās. Kādos ansambļos viņš spēlēja, kāds viņš bija draugs. Cik sen tu pazīsti Pāvilu Johansonu? Pāvilu Johansonu iepazinos, ka es aizgāju uz Zviedriju studēt 64. gadā, kad Pāvils vēl nebija beidzis vidusskolu. Es biju viņu, kā Zviedrijā sauc studentu ballē, kad visi Zviedrijā ar baltām cepurēm svinti to, ka beidzis vidusskolu. Kādos ansambļos viņš spēlēja? Pāvils Johansons pamatā bija čellists. Viņš spēlēja ar Andriju Vitoļiņu daudz, bet tad viņš kopā ar Juri Kronbergu un Jāni Zālīti nodibināja pagrabu kratītājus, jo pagrabs bija Stokholmas vecpilsētā telpa, kur latvieši tikās. Un mans brālis Uldis Miņķenē padzirdējis par tādiem, un viņam bija sapnis, ka viņš gribēja latviešu ansamblī spēlēt. Nu, un tad es tādā laikā dabūju stipendiju uz Zviedriju studēt Āfrikas septoloģiju, un es atnācu kā pirmais uz Zviedriju. Un brālim stāstīja, ka ir tādi jaunieši te Stokholmā, kas nodarbojās ar roka muziku, un tā brālis arī izšķīrās par to nākt uz Zviedriju. Tā jūs tur nodibinājāt Saules brāļus? Un tā mēs nodibinājām Saules brāļus, kur Kronbergs bija bundzinieks, Pāvils bija galvenais dziedātājs. Es spēlēju saksofonu un klarineti. Un Johansons vēl spēlēja dundurā? Vēlāk, kā jau tas tādās grupās notiek, mēs bišķi sakasījamies, un tā brāļi Graši aizgāja prom un nodibināja duetu brāļi Graši, un pārējie turpināja kā dundurs muzicēt. Bet galvenais, ka visi palikāt labi mūža draugi. Visu mūžu esam bijuši draugi. Un sevišķi grūti tagad runāt par Pāvilu, tāpēc, ka mēs pirms pāris dienām bijām Stokholmā, kur mēs stāstījām par Ozolmuižu, un es tieši prasīju, kur Pāvils Johansons bija cerējis viņu satikt. Un tā man teica, jā, ka viņam ir problēmas ar veselību. Bet sevišķi grūti tas tāpēc, ka ja tik tuvs ceļu biedrs aiziet, tad tev gribot, negribot galvā nāk, ka tu esi nākošais. Nemazam, ne. Jā. Lai Pāvilam Johansonam gaišs ceļš mūžībā, es aicinu jūs mūs visus godināt viņu ar klusumu brīdi. Mūsu pasākuma darba kārtība ir ļoti vienkārši. Ir nepieciešami stārķu apgredzenotāji. Un tie apgredzinātāji ir darba grupa, manā personā ir izvēlējusies Dagnis Trauberg, Dācis Tauriņš un Rikards Būd. Tur pie
Jā, jā. Tātad tie ir stārķi apgredzenotāji. Nākamais svarīgais pasākums, mums tā kā ir 106 viesneši, mums jāapgredzeno ir 106 stārķi. Mums palīdzēs stārķis, kurš tikko ir ielidojis. Aiga mums palīdzēs. Visu protokolēs mums sauks uzvārdus un numuriņus. Ilga Šmitas kundze, viņai piepalīdzēs asistente Ārī Bakmans kundze. Un stārķu pienesēji Indra, Inese, Ināre. Ja? Tātad mūsu pasākums var sākties, bet lai viņš sāktos, ir dažas nianses vēl jāpasaka. Uz galda, un arī tur ir Staiceles, Limbažu, Ķekavas, Ogres, mākslas skolas audzēkņu darbi. Un šie darbi tātad tiks nofilmēti un ievietoti stārķa vēstnešu grāmatā, ja? Kuru tad vēstneši saņems 20. jūlijā, tad, kad iestādīsiet kociņu. Kādu kociņu? Tas ir noslēpums. Šodien vienkārši jūs uzzināsiet numuriņu. Bedrītes numuriņu 20. jūlijā, lai jūs neaiziet viņai garām. Ja? Tāpēc mēs to tā laicīgi visu darām. Ja jautājumu varbūt nav, tad sākam loteriju vai izlozi. Tad kas tad būs par numuru? Tā, pirmā loterija Keisele. 75, lūdzu. Dagnis Straubergs. 33. Jānis Bakmanis. Tā ir 33. numurīši pēdīt, atceries lūdzu. Ir jau pierakstīts. 39. Jānis Strauts. Viņš tik lēni nes. 73. Meitene sāk, jūs nesiet. Jā. Aivars Draudiņš. Kāds numurs? 18. Dagnija Šmaukstele. 8. Vita Valdmane. 63. Māra Janaus. 3. Ervīns Labanovskis. 24. Igor Trofīmovs. 22. Sandra un Agnis Rūjas. 97. Girts Mihelsons. 98. Lolita Ozoliņa. 21. Valds Ernštreits. 102. Lūcija Ernštreite. 7. Signe Bāliņa. 104. Baiba Moļņika. 9. Jānis Dambītis.
Alvis Jaunzems. Ilze Lībiete. Juris Ivanovs. Juris Visockis. Uldis un Ērika Mežuļi. Sandris Kalniņš. Austris Grasis. Ieva Freinberga. Maija Zaeska. Hermanis Juzefovičs. Aigars Pārams. Inese Vītola. Ilga Švāne. Leonīds Salcevičs. Edmunds Grīnbergs. Katrīna Milēka. Visvaldis Gūtmanis. Aija Barča. Dace Rātfeldere. Raitis Sijāts. Guntis Lapiņš. Intra Lūce. Ieva Suta Dreimane. Lilita Sparāne.
Vilis Kristopans, $88. Āris Šķepasts, $74. Gints Šīmanis, $2. Jāna Jēruma Grīnberga, $87. Ernsts Elmārs Rozītis, $30. Gatis Gaujenieks, $95. Inguna Krietiņa Dārziņa, Viņa 3. $69. Ingūna Šķestere, $12. Gunta Enerūta, $1. Dace Aperāne, $43. Ilgonis Līvs, $89. Girts Baltauksnis, $5. Gatis un Kristīne Lāči, $11. Gunārs Salmiņš, Lidot. 90. Kristaps Grasis, $62. Zane Kevickera, $14. Kristiāns Kevicker, $26. Ilze Atardo, $36. Brigita Stroda, $42. Armands Birkens, $83. Avars Sinka, $31. Māris Pūlis, $99. Tace Kaike, $57. Lilita Skure,
68, Silvija Kļaviņa, 92, Raimons Macats, 53, Kristīne un Mārtiņš Riemeri, 71, Ainārs Grīviņš, 76, Gundars Karlsons, 45, Guntars Indriksons, 82, Nav jau vajag. Lilija Zobens, Savu. 61, Daina Zalāne, Trīsdesmit četri, Sandra Bondarevska, 67, Baiba Gagra, 41, Dace Čaklā, 91, Ingmārs Čaklais, 100, Rudolfs Valēnis, 38, Dana Eglīte, 27, Olita Lansmane, 44, Mārča Saklaura ģimene, 25, Kārlis Froms, 35, Kārlis Īle, 16, Sanda Gromova ģimene, 20, Imants Pulkstenis, 49, Sandijs Zandersons, 23, Ingūna Mieze, 79, Matīs Briedis, 56, Imants Miezis, 93, Santa Siliņa, 65, Andrejs Urdze,
40, Valda Liepiņa, 6, Mārča Kvīķa ģimene, 46, Ilmārs Bauga, 85, Valdis Noriņš, 58, Vineta un Zigmārs Danči, 59, Vitālija Fjodorova ģimene, 77, Uldis Bidiņš, 51, Inga Straupe, 80, Anna Jansone, 52, Ligita Auzere, 17, Kristers Juliāns Sparāns ar ģimeni, 78, Vineta Radziņa, 19, Ingmars Līdaka, 106, un pēdējā ir Edita Lauska. Kāds ir? 105. 105. Paldies! Paldies visiem par darbu, glezenotājiem un meiteniem, kas to visu palīdzēja kārtot. Tātad 20. jūlijā šajā gadā jūs vēstnešus gaidīs šis pūkainais stārķis pie izraksta smukas bedrītes, kurā būs kociņš, kas mums būs jāiestāda. Kāda suga, tas ir noslēpums. Tātad, un kā dāvanu jūs saņemsiet bez šaubām šo te visu mantību, kas gaidīs jūs pie katras tās bedrītes. Tātad vēlreiz visai komandai liels paldies par šo te izsoli, un process ir aizlidojis. Paldies visiem! Tālāk es tātad lūgtu visus uz vīna glāzi un uz skaisto stārķa zemes torti. Speciāli šim gadījumam izveidot. Paldies visiem! Es lidoju ar vēja spārniem, es lidoju ar vēju par laukiem, es lidoju debesīs zilās, lai tautām prieku nestu. Mēs lidojam ar vēja spārniem, mēs lidojam ar vēju par kalniem, lidojam debesīs zilās.